GPS sistēmā ir pieejami satelīta dati no Sentinel-2 satelīta. Uzklikšķinot uz izvēlētā lauka, šoreiz aplūkosim lauku amoliņi. Mums atverās veģetācijas dati. Mēs datora ekrānā varam redzēt, kā attīstās augi uz lauka. Šeit apakšā ir pieejami datumi, kuros satelīts ir fiksējis laukus, un mēs varam sekot līdzi veģetācijas izmaiņām visas sezonas garumā. Satelīta dati dod iespēju diagnosticēt problēmu vietas, tādas kā peļķes, slimības un dažādas citas problēmu zonas. Pamatā ar šo lauku viss ir kārtībā, bet šeit mēs redzam brūnu pleķi. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka uz lauka ir peļķe, bet, kā jau es minēju iepriekš, tās var būt arī dažādas slimības un citi faktori. Satelīta dati dod iespēju novērtēt lauka stāvokli pēc ziemas, sekot līdzi mēslošanas efektam un prognozēt ražu.